Kā kļūt pieaugušai, ja tev jau ir pār 30, varbūt 40? Kas traucē tev justies pārliecinātai un ko nozīmē pieaugšana? Ko nozīmē atdalīties no vecākiem? Un kāpēc ir vajadzīga separācija vai atdalīšanās no vecākiem un kā tas notiek? Šodien es par šīm tēmām parunāšu šajā video. Mani sauc Kristīna Devī, es esmu transpersonālās psihoterapijas speciāliste, un vairāk kā 6 gadus es palīdzu sievietēm tikt galā ar sarežģītiem dzīves jautājumiem, ar sarežģītiem iekšējiem pārdzīvojumiem un soli pa soli tuvoties savai iekšējai labsajūtai. Un šajā video mēs parunāsim par to, kāpēc mēs paliekam maziņas un nevarīgas un kā izaudzēt sevī šo iekšējo atbalstu, lai pieaugtu un dzīvotu pieaugušas sievietes dzīvi. Un lai šodien man būtu vieglāk pastāstīt par šo tēmu tā, lai jūs labāk saprastu, es izmantošu 2 sieviešu stāstus. Šīs sievietes ir izdomātas, es paņēmu tikai sieviešu vārdus, bet tieši salīdzinājumā būs vieglāk saprast, kā tad izpaužās šī pieaugšana un kā tad izpaužās tad, kad sieviete nav veikusi šo atdalīšanās no vecākiem. Un tāpēc šie 2 tēli būs Daiga un Laima. Un jūs varat iztēloties, kad ir 2 sievietes, Daiga un Laima, un viņas abas ir viena vecuma, piemēram, 36 gadu vecas, taču viņas jūtas dažādi. Daiga jūtas pieaugusi un dzīvo saskaņā ar savu vecumu. Viņai patīk viņas dzīve. Savukārt Laima bieži vien jūtas maza, bezpalīdzīga, nepārliecināta, nedroša. Viņai ir daudz baiļu. Viņai ir bailes darīt to, ko vēlas. Viņa gaida, kad atnāks kāds lielāks, pateiks priekšā, kad atnāks kāds, palīdzēs, kāds, kurš ir lielāks, stiprāks, kurš atrisinās viņas problēmas. Taču tas nenotiek, un katru reizi viņa piedzīvo vilšanos. Kas tad notika abu šo sieviešu dzīvē, ka viņas dzīvo tik dažādas dzīves? Un kas traucēja Laimai izaugt par iekšēji emocionāli nobriedušu un pašpietiekamu pārliecinātu sievieti? Tas, kas Laimai traucēja pieaugt par šo tādu pašpietiekamu un pārliecināto sievieti, bija nepabeigtā separācija vai atdalīšanās no vecākiem. Un šī atdalīšanās no vecākiem nav tikai par to, ka mēs aizbraucam no vecāku mājām, bet tas ir par tādu iekšējo atbalsta sajūtu, iekšējo briedumu, kad es varu dzīvot, es spēju dzīvot savu dzīvi. Tā ir spēja atdalīt sevi no citu cilvēku viedokļiem, un tas ir par spēju pabeigt kaut ko vecu un sākt kaut ko jaunu. Un kā arī izveidot savu pasaules redzējumu, kas ir atdalīts no citu cilvēku pasaules redzējumu, no vecāku pasaules redzējumu, no citu cilvēku vērtībām un uzskatiem. Tas ir par savu principu apzināšanos un spēju būt autonomai un neatkarīgai. Un viss šis, ko es minēju, ir stāsts par atdalīšanos un pieaugšanas procesu. Un neatkarīgi no tā, vai cilvēks dzīvo 1000 kilometru prom no saviem vecākiem, vai vecāki sen jau kā ir miruši, viņš vienalga iekšēji var justies mazs, bezpalīdzīgs, dusmīgs, aizvainots uz saviem vecākiem. Reizēm vecāki jau sen ir miruši, bet cilvēki turpina turēt aizvainojumu, turpina sevī nest šo smagumu un turpina dzīvot pēc šiem vecāku
scenārijiem, pēc viņu vērtībām un uzskatiem. Un reizēm cilvēks var dzīvot vecāku mājā un justies pašpietiekams, pārliecināts un neatkarīgs. Tāpēc separācija ir iekšējs process, kam cilvēks iet cauri savas dzīves laikā. Mēs visi ejam cauri šim procesam, tikai ne visi viņu noslēdz, ne visi šo procesu pabeidz. Un bieži vien cilvēki paliek visu dzīvi saistīti ar saviem vecākiem, ar vecāku uzskatiem, dzīvojot pēc vecāku scenārijiem, nespējot atdalīties un dzīvot nobriedušu cilvēku dzīvi. Ir tāds teiciens, ja bērns savā bērnībā no vecākiem nesaņēma mīlestību, rūpes, siltumu, tad viņš dodās dzīvē izsalcis. Dzīvē, kur jau pati pa sevi ir grūta un sarežģīta. Un, protams, ir labi, ja cilvēks dodas dzīvē paēdis, piepildīts, apmīļots, apčubināts ar tādu iekšējo drošības sajūtu, lai varētu tikt galā ar dzīves izaicinājumiem. Taču nevienmēr tā notiek. Un tās nav beigas. Ja mēs neesam bērnībā saņēmuši šo bāzes drošību, siltumu, mīlestību, tad tas, ko mēs varam darīt, mēs varam, un tā patiesībā ir vienīgā iespēja izaudzēt to sevī pašiem, izaudzēt sevī šo drošības sajūtu, audzēt šo siltumu, mīlestību, tādu iekšējo atbalstu, atklāt iekšējo spēku un mācoties sevi mīlēt. Savādāk sanāk tā, ka šie izsalkušie cilvēki turpina meklēt šo mīlestību un visu pārējo ārpusē pie citiem cilvēkiem. Un šobrīd papētīsim, kādas tad ir pazīmes, pēc kā mēs varam pateikt, kad nav notikusi šī separācija, atdalīšanās no vecākiem. Un tad, kad es par to runāšu, mēģiniet saklausīt, sadzirdēt, sajust un atpazīt tos punktus, kuri rezonē ar jums. Un tie, iespējams, ir tie punkti, kurus dzīvē jūs aicina pieaugt. Jo tad, kad mēs atzīstam vai saprotam, ka kaut kas mūsu dzīvē nestrādā, tā ir iespēja pieaugt, izaugt. Un tāpēc pirmais ceļš vienmēr uz tādu iekšēju brīvību ir atzīšana. Atzīt, ka jā, tas ir par mani. Un turpinot runāt par šo tēmu, es izmantošu atkal šīs divas sievietes salīdzinājumam. Un pirmā pazīme ir aizvainojums uz vecākiem, gaidas no vecākiem. Laima nav iekšēji izaugusi. Viņa joprojām turpina sevī nest aizvainojumu uz vecākiem un citas smagas un sarežģītas jūtas. Pretenziju, kritiku, dusmas, dažādas traumējošas, neizrēģētas situācijas, kuras ir saistītas ar vecākiem un kuras viņa glabā dziļi sevī. Vecāki jau sen to ir aizmirstuši, bet Laime turpina to sevī nest. Viņa turpina sevi ievainot ar šīm atmiņām, ar šīm sāpēm, nespējot sagremot šīs emocijas, šīs domas, šīs atmiņas un pārdarījumus. Un ik pa laikam dzīvē, kad viņa atcerās vai sanāk kāda saruna par bērnību vai par vecākiem, tad Laimē sariešās acīs asaras, viņai sāk kāpt kaklā kamols, reizēm ir grūti elpot un ceļās spēcīgas emocijas. Un tas nozīmē, ka šīs jūtas, neizreaģētās, neizdzīvotās jūtas joprojām ir dzīves, un tās turpina atņemt spēkus un enerģiju, kas Laimai traucē dzīvot brīvu dzīvi.
Vēl laime turpina gaidīt, ka vecāki beidzot viņu novērtēs. Tādēļ viņa cenšas būt veiksmīga. Viņa gaida, kad vecāki beidzot viņu ieraudzīs, pamanīs, novērtēs un beidzot pateiks, kāda gan tu esi, malacīte. Es ar tevi lepojos. Viņa turpina gaidīt šo novērtējumu, bet nesagaida. Un tas viņā rada vilšanos un sāpes. Vai varbūt cits scenārijs, ka laime protestē pret vecākiem, viņa dara visu pretēji, sakot, es nekad nedzīvošu tā, kā dzīvoja mani vecāki. Es darīšu visu pa savam. Un šī atdalīšanās no vecākiem notiek caur protestu, un šis protests paņem ļoti daudz enerģijas. Un tas notiek caur tādu lielu iekšēju spriedzi, es par spīti darīšu savādāk. Un arī šī ir pazīme, ka nav notikusi šī atdalīšanās. Un laimes kontakts ar vecākiem ir saspringts, viņai ir grūti būt kopā ar vecākiem, viņai grūti piet klāt, apskaut, bieži šajās attiecībās ir konflikti, nesaprašanās. Un savukārt Daigai ir labas attiecības ar vecākiem. Viņa spēja ar vecākiem sarunāties, viņai vairs nav aizvainojumu. Viņa negaida vecāku atzinību, vērtējumu, atbalstu. Viņa ciena savus vecākus un ir pateicīga. Kaut vai tikai par dzīvību. Jo viņa spēja veidot savu dzīvi neatkarīgi no tā, kā vecāki uztver viņas dzīvi. Un viņa palīdz vecākiem nevis aiz vainas apziņas, bet tāpēc, ka viņa vēlas to aiz pateicības. Un viņa neko negaida no saviem vecākiem, jo viņa zina, ka viņa ir savas dzīves autori un ka tikai no viņas ir atkarīga viņas laime un labklājība. Daiga negaida, ka viņu padarīs laimīgu vīrs, priekšnieks, bērni, vecāki. Un jāsaka, ka tas, kā mēs uztveram savus vecākus, tas vecāka nospiedums, kurš ir mūsos palicis, tas ir tas, ko mēs projicējam uz ārējo pasauli. Un tas, ko mēs nesaņēmām, mēs visbiežāk arī gaidām no citiem cilvēkiem. Nākošā pazīme ir problēmas ar personīgām robežām. Jo separācija ir tieši par atdalīšanos. Kad es spēju atdalīt savas jūtas no otra cilvēka jūtām, savu teritoriju no otra cilvēka teritorijas, es esmu es un tu esi tu. Man ir manas domas un tev var būt tavas domas. Un no sākuma tas notiek attiecībās ar vecākiem, pēc tam mēs to pārnesam attiecībās ar citiem cilvēkiem. Runājot par šīm divām sievietēm, laimai ir vājas robežas vai gluži otrādi ļoti stingras robežas. Tad, kad viņai ir šīs vājās robežas, viņai ļoti grūti ir izturēt kaut kādus konfliktus. Viņa izvairās no konfliktiem. Viņai vieglāk ir norīt neapmierinātību, norīt emocijas, piekāpties un kā citādi izvairīties no sarežģītām sarunām un situācijām. Viņai ir kauns paust savu viedokli, ir bail sastapties ar agresiju, kā tas bija attiecībās ar vecākiem. Viņai ir grūti novilkt robežas attiecībās ar vīru un bērniem, tāpat arī darbā. Un reizēm laimai ir sajūta, ka bērns paņem visus viņa resursus, ka viņai grūti tikt ar to galā, kad bērns neklaus, viņa jūtas bezspēcīga, viņa nevar pateikt nē, viņa cenšas būt laba un dara visu, lai izvairītos no konfliktiem. Un tad viņai var būt stingras robežas, viņai ir grūti ticēt cilvēkiem. Tās var būt konflikta situācijas, kurās viņa mēģina nospraust robežas, bet viņai tas nesanāk.
Jo katru reizi viņai ir sajūta, ka viņu neredz, ka viņu nenovērtē, un viņai ir grūti izpaust sevi kā pieaugušai sievietei, bez kliegšanas, histērijas, apvainošanās. Viņai ir grūti pateikt nē un pie tā pieturēties. Ja viņa pasaka nē bērniem, tad viņai grūti noturēt šo savu robežu, šo savu nē, un bērni kaut kādā ziņā ir iemācījušies manipulēt ar laimu, un viņi ļoti ātri padodās, un tad viņi jūtas bezspēcīga, nelaimīga, dusmīga. Un tajos brīžos viņa iekrīt tādā bezspēcībā, un viņai ir sajūta, ka bērni viņai kāpj uz galvas un ka viņa netiek galā. Savukārt Daigai ar personīgām robežām ir viss kārtībā, jo Daiga spēja nospraust elastīgas, veselīgas robežas. Kaut kādās attiecībās Daiga spēja būt ievainojama un jūtīga, un kaut kur viņa var pateikt drošu un pārliecinātu nē. Viņa spēja atklāti runāt par savām jūtām, par savām vajadzībām. Viņai ir viegli palikt pie sava nē. Ja viņa jūt savu nē, tad viņa spēja to izturēt. Daiga spēja meklēt un atrast kompromisus. Tas nenotiek uzreiz, bet viņa prot sarunāties. Viņa arī kļūdās, viņa neprasa no sevis pārāk daudz, bet viņa cenšas risināt situācijas, lai nepagrieztu agresiju uz sevi. Tādēļ viņa nebaidās no konflikta situācijām, nebaidās pateikt nē un spraust savas robežas. Daigas uzvedība ir pieauguša cilvēku uzvedība un komunikācija. Arī ar bērniem viņa komunicē kā pieauguša sieviete, nevis kā maza niķīga meitene. Un tas palīdz arī bērniem justies labi, jo viņiem ir sajūta, ka ir pieaugušais, kurš par viņiem parūpēsies. Viņiem ir drošas šīs robežas. Arī attiecībās ar vīru Daigai ir līdzvērtīgās attiecībās. Viņa nav uzlikusi sev augstāk kā mamma attiecībās, skatoties uz vīru kā uz kaut ko mazāku, vai viņa nav nolikusi sevi zemāk upuru lomā vai kā maza meitenīte. Viņa ir nostājusies blakus savam partnerim kā līdzvērtīga sieviete, kā līdzvērtīgs partneris savam vīram. Un tāpat viņa ar savu paraugu rāda bērniem par to, kā ir būt attiecībās, kā spraust šīs veselīgās robežas, kā teikt nē, kā rūpēties par sevi, kā runāt par savām vajadzībām, vēlmēm, kā attiekties pret sevi, pret savu ķermeni un tā tālāk. Jo atceramies vienu lietu, ka mēs nevaram bērniem iemācīt to, kā mēs nejūtamies, jo bērni vienmēr paņems to, kā mēs jūtamies. Viņi vienkārši kopē savus vecākus. Trešā pazīme ir atkarības, visa veida atkarības. Laime saplūst ar bērnu emocijām. Ja bērns raud un bērnam ir slikti, tad arī laimē ir slikti. Ja bērns jūtas labi, bērnam ir veiksme, labas atzīmes, uzvaras, tad arī laime ir laimīga. Un tā ir tāda ļoti spēcīga saplūšana ar savu bērnu. Tāpat laikā tā ir arī liela trauksme par bērnu satraukums, kontrolēšanu. Tāpat laimai ir saplūšana ar savu vīru, viņai ir grūti būt vienai, viņa nevar dzīvot viena, viņai ir grūti palikt vienatnē ar sevi. Jo tad, kad viņa paliek ar sevi, tad viņā sāk celties spēcīgas emocijas, sajūtas, trauksme, un viss tas, kas ir neatrisināts, neieraudzīts, nepabeigts, un viņai gribās no tā aizbēgt. Ar kaut ko sevi nodarbināt, ar kaut ko saplūst.
Tāpēc bieži vien tā ir tāda kompulsīva ēšana, mājas tīrīšana, sarunāšanās, knosīšanās. Viņi piepilda savu dzīvi ar visu, lai tikai nebūtu jāsastopās ar sevi. Viņi arī var strādāt ļoti daudz un kļūt par darboholiķu, līdz viņa izdeg, jo nejūt šīs savas vajadzības. Tā var būt arī glābšana un rūps par citiem, un atkal, lai tikai nebūtu jādomā par sevi. Taču ir tāda nianse, ka šī palīdzēšana notiek no tāda iekšējā deficīta, kad man nav, bet es turpinu dot citiem. Tādā veidā varbūt iegūstot kaut kādu atzinību vai pateicību, vai šī sajūta, ka es esmu laba, noderīga citiem. Tāpēc šāda citu glābšana un palīdzēšana ļoti iztukšo laimes resursus, un viņai nav šī iekšējā piepildījuma. Savukārt Daiga atdala savas sajūtas no citu cilvēku jūtām, emocijām. Viņa ļauj bērniem dzīvot viņu dzīvi. Viņa nepadara bērnus par savas dzīves svarīgāko objektu, bet viņa nodarbojas ar savu dzīvi. Viņai ir komfortabli palikt vienai, un viņai nav vajadzības bēgt no sevis, jo viņa ir ieskatījusies sevī, satikusies ar saviem demoniem, ar savu tumšo pusi. Viņai patīk būt ar sevi, un viņai patīk būt arī ar citiem cilvēkiem. Viņa zina savas vajadzības, spēj tās apmierināt, vai palūgt citiem palīdzību, ja viņa pati nespēj tās apmierināt. Viņa spēj atgūt līdzsvaru, ja viņai gadās iekrist kaut kādās sarežģītās situācijās, emocijās. Viņa sevi saprot, un viņai nav vajadzīgs kaut kas, lai aizbēgtu sevi, lai aizmirstos vai lai piepildītu šo tādu emocionālo tukšumu. Un ja viņa palīdz kādam, tad viņa palīdz tāpēc, ka viņai ir ko dot, vai tāpēc, ka viņai ir brīvs laiks, viņai paliek pāri resursu. Un tas nav tāpēc, ka viņai ir vajadzīga atzinība. Tas ir tāpēc, ka viņa var dalīties. Nākamā pazīme ir emocionālas lamatas. Laimu bieži pārņem spēcīgas emocijas. Viņa nesaprot, kas ar viņu notiek. Tās viņu pārpludina un izšūpo emocionālās šūpolēs. Tad viņai ir labi, un tad viņai atkal ir slikti. Reizēm emociju karstumā viņa var pateikt vai sastrādāt tādas lietas, par kurām viņai pēc tam ir kauns, viņa jūt vainas sajūtu, viņa mēģina kaut ko izlīdzināt, bet tas noved pie atkal citām sekām. Un šūpojoties šajās emocionālajās šūpolēs, viņa jūtas nelaimīga. Viņai ir sajūta, ka dzīve ir nemitīga cīņa, un reizēm viņa aizbēg, noslēdzoties sevī. Stresa situācijās laime var aiziet apātijā, viņa var sākt aizēst savas skumjas, jo ēšana ir ātrākais veids, kā gūt apmierinājumu. Viņai nav citu instrumentu, kā tikt galā ar sarežģītām dzīves situācijām un emocijām, un tādos brīžos viņa jūtas bezspēcīga. Tā it kā apstākļi būtu lielāki par viņu. Un viņai ir sajūta, ka viņa ir maziņa, un ka tas, kas notiek ar viņu, ir daudz lielāks. Apstākļi, situācijas, emocijas. Un ļoti bieži tieši šī sajūta, ka es esmu maziņa, un kad man ir uzkrauts viss pasaules smagums, vai mani pārņem pārmērīgas emocijas, un es netieku galā ar savu dzīvi, var būt arī nedziedinātas traumas sekas. Tāpēc ir svarīgi strādāt ar šo pagātnes pieredzi, lai to atrisinātu, lai neiekrist depresijā vai lai nedzīvotu tādā mužīgā iekšējā cīņā. Ko dara Daiga?
Daiga spēja atpazīt savas emocijas. Viņa tieši tāpat jūt visas emocijas. Bailes, dusmas, skumjas. Taču viņa neiekrīt šajās emocijās uz ilgu laiku. Viņa prot sevi atbalstīt. Viņai ir instrumenti. Viņa negaida, ka kāds viņu nāks izglābt, kāds par viņu parūpēsies, bet viņai ir izaudzēta šī iekšējā atbalsta sistēma, iekšējais atbalsts, uz kuru viņa var balstīties. Un viņai ir šie savi instrumenti, kā sev palīdzēt. Viņa tos ir meklējusi, varbūt viņa tos ir atklājusi terapijā. Viņa prot runāt un paust savas jūtas un emocijas, nejūtot kaunu vai vainas apziņu. Un tas viņai ļauj nenokļūt tādās emociju lamatās un neiestrēgt savās emocijās uz ilgu laiku. Nākamā pazīme ir neticība sev. Laima netic sev. Viņa šaubās par sevi. Viņai ir grūti uz sevi paļauties, un viņas domas par sevi nav īpaši labas. Viņa domā, man nekas nesanāk, man mūžīgi neveicās, tas nav priekš manis. Un Laimai ir grūti izdarīt izvēles. Viņai ir grūti pieņemt jebkuru lēmumu, jo viņai ir bail kļūdīties. Viņai ir nemitīgi šī iekšējā fona sajūta, kad ar mani kaut kas nav kārtībā. Un viņa to arī redz kā apstiprinājumu no apkārtējās pasaules. Viņa neuztic savām sajūtām, bet citu cilvēku vēlmes viņai nenes gandarījumu. Pāri visam viņa sevi jūt nepilnīgu, nevērtīgu, un viņai ir ļoti spēcīgs iekšējais kritiķis. Savukārt Daiga stiprina sevi. Viņa mācās sev ticēt. Viņa sevi izzina, to, kas viņai patīk, kas nepatīk. Kādas ir viņas vērtības, kādi ir viņas principi, kāds ir viņas jā, kāds ir viņas nē. Viņa sev piedod kļūdas, jo viņa saprot, ka kļūdīties ir cilvēcīgi. Viņa izturās pret sevi kā pret mīļu draugu. Viņa ir saņēmusi, viņa pieņēmusi savu pieredzi, viņa zina savus plusus un savus mīnusus, savas stiprās puses un savas vājās puses. Viņa ir pieņēmusi savu ķermeni, savu vecumu, savu izskatu, un viņa nebaida vairs spoguļa attēls. Viņa neiet uz sporta zāli tikai tāpēc, lai iegūtu kaut kādu slaidu augumu, kurš ietilpt viņas galvā, izdomātam ķermeņa attēlam, bet viņa to dara aiz mīlestības un rūpēm pret sevi un savu ķermeni. Un to viņa dara bez vardarbības, bez naida. Un viņa mācās saprast sevi, savas vajadzības, vēlmes un maziem solīšiem iet savu mērķu virzienā. Un nākamā pazīme, ko mēs šodien minēsim, tā ir pēdējā pazīme. Un, protams, šīs pazīmes ir vairāk, viņas ir daudz, bet šajā video es visas jums nevarēšu ar visām padalīties. Šodien es akcentēju šīs 6 pašas galvenās manā uztverē. Nākamā ir bailes un prokrastinācija. Tā ir svarīgu lietu atlikšana. Laimai ļoti bieži ir uzmācīgas domas un katastrofizācija. Es nekad to neizdarīšu, man nekas nesanāks, man neveicās, labāk es neuzsākšu, jo vienalga es izgāzīšos. Un, lai nesastaptos ar šo vilšanos sajūtu, viņa labāk neko neuzsāk. Tāpēc labāk ir atlikt. Labāk ir darīt kaut kādas 100 citas lietas, lai nedarītu to, kas patiešām ir būtisks. Un tāpēc viņa tīra māju, dara daudz citas lietas, tikai ne to, kas būtu būtiski darīt. Tad viņa prokrastinē. Viņa patstāvīgi sevi iebaida, jo viņai ir ļoti daudz baiļu. Baiļu par
to, ka viņai neizdosies, bailes par sevi, par saviem bērniem, bailes par nākotni, bailes no nāves un bailes no slimībām. Un patiesībā Laima nedzīvo tādu pilnesinīgu dzīvi, un tāpēc arī viņai ir šīs bailes. Viņai ir bail nomirt, jo patiesībā viņa nedzīvo. Viņa izdzīvo. Daiga savukārt, viņa spēja tikt galā ar savu trauksmi. Arī viņā ir trauksme, bailes, tāpat kā jebkuram citam cilvēkam, tikai viņa ar to tiek galā. Viņa sevi nebaida, bet viņa risina situācijas tad, kad tās ienāk viņas dzīvē. Viņa neatliek, viņa rīkojas. Un tieši viena no šīm tādām separācijas pazīmēm ir, ka cilvēks rīkojās nevis sasalst, paliek savā bezspēcībā, paliek maziņš, bet ka cilvēks spēr šos solīšus vien pēc otras savas dzīves virzienā. Un Daiga prot pārslēgties no šī tāda, kad man ir kaut kas jādara vai es vēlos kaut ko darīt, jo Laimas dzīvi savukārt vada šis man ir jādara un šī tāda obligātās darīšanas un vajadzības sajūta. Taču Daiga savukārt viņai ir tas, ka viņa vēlas, ja man patīk, es varu izvēlēties darīt to, kas man patīk. Un tāpēc viņa arī dara to, kas viņai patīk. Tātad, rezumējot šo visu, separācija nav par to, ka mēs aizējam no vecāku mājām, kad mums ir 18, 19 vai 20 gadu. Bet tas notiek tad, kad mēs veicam šo iekšējo darbu, kad mēs atdalāmies no saviem vecākiem emocionāli un psiholoģiski, un tas ir pieaugšanas ceļš. Ko darīt, ja tu jūties kā Laima, un tu neesi atdalījusies no saviem vecākiem? Par to nevajag uztraukties, jo mēs visi ejam šo ceļu. Un nekad nav par vēlu pieaugt un sākt dzīvot savu dzīvi. Labā ziņa ir tā, ka katrā no mums ir šī pieaugusī daļa. Taču reizēm šī nepieaugusī mazā ievainotā bērna daļa aizēno šo pieaugušo daļu. Tāpēc mēs varam palīdzēt sev pieaudzēt šo pieaugušo daļu, dziedinot savus pagātnes ievainojumus. Un kā tad to darīt? Pirmkārt, tas nozīmē sākt mainīt attieksmi pret sevi, sākt sevi atbalstīt, nevis sevi kritizēt, pārstāt cīnīties ar saviem vecākiem, bet saprast, ka mana dzīve, mana laime, mana veiksme ir tikai un vienīgi manas pašas rokās. Tāpat ir ļoti svarīgi izstrādāt savus bērnības traumatiskās pieredzes, jo tādas ir bijušas visiem, un nepalikt šajās traumatisko pieredžu lamatās, jo tās ir tās, kuras arī neļāva pieaugt. Ir jāveic darbs ar savām emocijām, ir jāatlaiž aizvainojumi, dažādas gaidas, pretenzijas pret vecākiem. Un ir svarīgi atzīt šīs jūtas, emocijas, atzīt, pieņemt, izpaust, atlaist. Ir svarīgi atpazīt savu vecāku dzīves scenārijus, jo tie scenāriji derēja vecākiem, bet iespējams, ka viņi vairs neder jums. Varbūt mammas scenārijs bija, ka dzīve ir grūta, ka sievietēm ir jāpaciešās un ka naudas nekad nav vai nauda laimi nenes. Taču tu vari atdalīties no šiem scenārijiem un veidot savu dzīves scenāriju nevis par spīti mammai, bet no tādas apzinātības. Stiprināt savu iekšējo vērtību, savu iekšējo atbalstu. Un tas nozīmē mācīties sevi saprast, mācīties zināt sevi, zināt to, kas man patīk un kas man nepatīk.
un parādīt citiem cilvēkiem, kā ar mani drīkst un kā ar mani nedrīkst. Un, protams, piepildīt no iekšpuses to tukšumu, ko mēs nesaņēmām savā bērnībā. Un to mēs varam iedot sev tikai un vienīgi mēs pašas. Mācīties tikt galā ar stresa situācijām, kuras noteikti būs, jo dzīve ir tāda, kāda tā ir. Dzīve ir sarežģīta un izaicinoša. Un mums ir jāmeklē tie savi instrumenti, kuri mums palīdzēs tikt galā ar savām grūtajām, sarežģītajām dzīves situācijām, tikt galā ar stresu, trauksmi, ar emocijām, stiprināt personīgās robežas, mācīties runāt par savām jūtām, par savām emocijām, mācīties runāt par savām vajadzībām un vēlmēm, bez manipulācijām, bez šī tāda, es paskatījos un otram cilvēkam ir jānolasa manas vajadzības. Nē, mācīties runāt no pieauguša cilvēka pozīcijas. Saprast, ko es dzīvē vēlos. Apzināties savas vēlmes, savus mērķus un maziem solīšiem doties šo mērķu virzienā. Un ir svarīgi saprast, kas ir tas būtiskākais no šīm pazīmēm, ar ko es vēlos sākt, ar ko tu vēlies sākt, ja tu gadījumā sajūti, ka tas ir par tevi. Reizēm vienām pašām ir grūti tikt galā ar šīm situācijām, tāpēc ir vajadzīga palīdzība, psihologa vai psihoterapeita palīdzība vai kāds cits atbalsts. Un nevienmēr mēs varam sākt ar visiem šiem punktiem kopā, un neredz sievietes saka, bet ko tad man tagad darīt, kad es to visu ieraugu? Tas nozīmē sākt ar kaut ko vienu, jo tas kaut kas viens iekustinās visu pārējo. Piemēram, ja mēs sāksim spraust savus robežas, tas ietekmēs to, ka mēs arī sāksim runāt par savām jūtām, emocijām, vajadzībām, un tas noteikti ietekmēs mūsu attiecības ar tuviniekiem. Un viens ir zināt, viens ir apzināties, viens ir saprast, bet otrs ir doties šajā ceļojumā, kas ir izaicinošs, jo ir jāsaskarās ar daudz sarežģītām jūtām un emocijām. Un tāpēc ir vajadzīgs atbalsts. Un es esmu izveidojusi savu autoru programmu Sievietēm apzināta pieaugšana, kurās sievietes drošā vidē apzinās šos savus punktus, kuros viņas nav izaugušas, un šī programma ir daudz plašāka. Un šajā programmā ir daudz lekcijas, ir praktiski uzdevumi, kuros sievietes ar sevi strādā. Un tā ir droša un atbalstoša vide, kurā sevi izzināt, sevi iepazīt, strādāt ar sevi. Un, ja tu jūti, kad šie ir tie klupšanas akmeņi tavā dzīvē, ar kuriem tu esi gatava strādāt, lai pieaugtu, lai atdalītos, lai veidotu savu dzīvi, tad es aicinu tev piedalīties praktikumā apzināta pieaugšana. Sāksim pavisam drīz. Links uz pieteikšanos būs zem šī video. Es priecāšos par tavām sirsniņām, komentāriem. Un, ja tu jūti, vai zini kādu draudzeni, kurai šis būtu noderīgs, noteikti padalies. Un paldies, ka tu noklausījies. Uz tikšanos kādu citu reizi.